Ja tu slēdz līgumu ar IT kompāniju, tev ļoti svarīgi jāapstāsta līgumā, vai tur ir iekšā viens teikums, jo, ja tas nav, tevi var viegli apčakarēt. Un pastāstīšu, kāpēc. Iedomājies situāciju. Tev ir transporta kompānija, tev ir mašīnas, šoferi, un tev vajag uzskaitīt sistēmu, kurā to visu pierakstīt, kurš brauc un ko kurš dara. Tu aizies pie IT kompānijas un saki, tev šādu sistēmu vajag. Viņi pastāsta, padomā un saka, ok, viņi tādu var izveidot pa 50,000. Labi, tu esi gatavs tādu naudu maksāt, jūs noslēdzat līgumu, vienojaties par izpildes laikiem, un paiet daži mēneši, un tev ir šī programma. Strādā kā vajag, viss ir kārtībā, tu viņu sāc lietot, tavs uzņēmums attīstās, viss labi. Problēma tāda, ka šī kompānija, kur tev izstrādāja šo produktu, tagad paņem šo pašu kodu, ko viņi izveidoja priekš tevis, un pārdos trešajai kompānijai. Teiksim, arī 50,000. Tad viņi pārdos vēl trešajai kompānijai atkal 50,000, un tev nekas no tā netiek. Tāpēc, ka līgumā bija rakstīts, ka viņu pienākums ir izstrādāt priekš tevis mājaslapu, uzrakstīt priekš tevis kodu. Bet nebija norādīts, ka šis kods, šī programmatūra, šis CRM ir tavs īpašums. Tāpēc tas ir ārkārtīgi svarīgi līgumā norādīt, ka tas, kas tiek izveidots, vai tā ir mājaslapa, vai tas ir CRM, vai interneta veikals, ka tas pilnībā ir klienta īpašums un visas īpašuma tiesības uz to pienāks pilnībā klientam, bez viņa ziņas nevar tikt nodotas tālāk, nevar tikt pārdotas vai kādā veidā tur izīrāts citiem cilvēkiem. Tas ir svarīgi, lai tu varētu parūpēties, ka tavs intelektuālais īpašums, kas ir mājaslapa, šādā veidā tiek aizsargāts.